Labdien! Cik bieži jums ir gadījies šitā? Ko lai es dāvinu ko? Disko ar mūziku, Sadamu Huseinu, foto ar rāmīti, flomīšu komplektu, Denisa bumbiņu, salvešu paciņu, puķi ar podiņu, ziepes un šampūnu. Ko lai es dāvinu ko? Protams, ka vislabākā dāvana ir Paint Me, bet par to es norapošu citreiz. Bet, ja jums nav naudas, vislabākā dāvana ir mājdzīvnieks. Bet tas nav parasts mājdzīvnieks. Šis mājdzīvnieks, viņš ir ideālākais mājdzīvnieks. Tas ir akmens. Kāpēc akmens ir labs mājdzīvnieks? Kaķis ir jābaro. Akmeni nevajag. Kaķis ir jāglauda. Akmeni arī var glaudīt. Kaķis aizņem 2/3 jebkuras telpas, kurā viņš atrodas. Akmens neaizņemtu neko, ja viņš mācētu lidot. Akmeni var atrast šeit. Ja jūs gribat precīzākas norādes, tad to var atrast tieši šeit arī. Konkrēti mans nāk no Ventspils. Protams, ka jūs nevarat uzdāvināt vienkārši akmeni. Jums vajag kaut kādu iepakojumu. Mājiņu akmeni. Lūk, kā tādu var uztaisīt. Tas bija vāciņš, bet, lai uztaisītu kastītes iekšpus, vajag paņemt par centimetru mazāk kvadrātu. Pamācību un dizainus varat nokačāt linkā, kas ir video aprakstā. Papildus kastīti varat izrotāt ar filcu, vati vai papīra gabaliem, lai akmens vienkārši jūtas ērtāk. Lai jums un jūsu jaunajiem draugiem laba diena, atā!